Labdien, mani sauc Bruno Baks, esmu no Iecavas. Un atbildot uz jautājumu, kāpēc tieši es esmu LMK zvaigzne, es esmu Bruno Baks. Un ar ko es nodarbojos, es esmu skolotājs. Aiziet! Labvakar, cienījamie klātesošie! 15. novembra raidījums ir pavisam klāt. Mani sauc Bruno Baks, ir patiešām prieks jūs visus redzēt tur un arī visur, kur citur, kur jūs esiet. Tiešām prieks būt jau 15. reizi šodien šeit, šajā studijā un šajā raidījumā, kurā, protams, mēs izsolīsim ļoti daudz interesantu lietu. Diemžēl vai par laimi šis raidījums būs maksimāli īs, lai atvieglotu dzīvi man, būsim godīgi un dzīvi arī jums, jo ir tik daudz, ko darīt jaunajā gada 2. dienā. Šodien, diemžēl, raidījumā ir tikai 3 mākslas darbi, ko mēs izsolām. Tātad Pētera Kļaviņa, autora darbs Klusā daba pingvīni, Jāņa Liepiņa darbs Meloni ar citronu, un 3. darbs, ko izsolām, ir pavisam unikāls. Pēteris Kļaviņš ir sacerējis savu dzejoli. Tātad izsoles noteikumi pavisam ļoti elementāri un īsi. Tātad studijā mēs esam sapulcējušies ļoti daudz, un arī pie telefona es ceru, ka jūs... Bravo! Paldies! Bravo! Mums viss skaidrs par vadītāju. Mums ir. Paldies! Ļoti labs vadītājs būtu. Vēl ir jautājums? Paldies! Viss super! Kolosāls preview! Es zināju to, ka mans scenārijs nekāds nav, tas tapa visas vietas. Es domāju, reāli, ja vadītājs vada kaut ko, viņam jāmāk improvizēt. Un tas, es domāju, tas bija izaicinājums man pašam.